Nu, ko visiem, piektā epizode klāt, cilvēks aiz vārda podkāstā. Šodienas viesis Bruno Bulders. Bruno, patiešām liels paldies, ka atnāci. Tad, kad izdzirdēju par tevi, viena no interesantākajām personām, tādām spožākajām, ko es vispār esmu dzirdējis, man uzreiz sapratu to, ka man vajag tevi uz epizodi. Vīrs, kurš no obligātā dienesta aizgāja līdz pat Indijai. Obligātais dienests, tas ir diezgan aktuāla tēma ne tikai jauniešiem, ne tikai man kā 12 klasniekam, kuram vēl projām ir tā kā uz jautājumu zīmes, bet arī visā Latvijā. Pastāst savu pieredzi, kā tu nonāci līdz šai idejai, kad jā, es gribu iet obligātajā dienestā. Jā, tev taisnība, kā jau teicu, tagad tā ir ļoti aktuāla tēma. Es gan teiktu, ka tagad jau viņa nosacīt kļūst populārāk arī starp džekiem un interese paceļās, bet jā, kad es izvēlējos pieteikties obligātiem dienestam, tas bija kaut kas pilnībā jauns. Es tajā brīdī vēl mācījos 12. klasē. Un man bija tāds brīdis, kad es sev sāku uzdot jautājumu, ko tad es darīšu pēc 12. Ja? Un es biju tieši aizgājis no sava sporta veida boks, ar ko es nopietnā līmenī nodarbojos, tā ka tie mērķi bija garām. Un es izdomāju, ka es vēlos ceļot uz Indiju. Man jau bija uzlikts mērķis, kad es kādu gadu pavadīšu šajā ceļojumā, bet tad paziņoju, ka būs valsts obligātais dienests. Un es tieši nevis uz to skatījos tā, ka tagad kaut kāda papildus vēl viena lieta, kas man ir jādara, kas ir slikta vai traucē maniem mērķiem. Es domāju, nē, es to izmantošu kā lielisku iespēju. Dzīves pieredzē, apgūšu militārās zināšanas, zināšu, kā aizstāvēt savu valsti un iekrāšu naudu, ko tur ir iespējams iegūt, lai finansētu savu ceļojumu. Tā kad visi šie faktori sagāja kopā, un tad es arī nonācu līdz šim lēmumam pieteikties pats brīvprātīgi uz pirmo iesaukumu šim obligātajam dienestam. Jā, par šo naudas iekrāšanu. Es domāju to, ka te, kad jaunieši domā par šo obligāto dienestu, nu jā, viens ir par to, ka naudu iekrāt, bet ir tas, ka nezinu šos sīkumus, pastāst vispārīgi, reku, ja kāds klausās, cik ilgi ir obligātais dienests, cik tad tu vari iekrāt naudu un šīs visas lietas, kas nāk līdzi obligātajam dienestam. Jā, tātad kopumā pats dienests ir 11 mēneši. Kaut gan ir iespējams izvēlēties arī citus variantus. Pieņemsim, tu vari to pašu izpildīt dienējot zemesardzē, tomēr tur ir ilgāks periods, ja nemaldos 3 līdz 5 gadi. Pieņemsim, ja tu nevēlies šos 11 mēnešus visu laiku dienēt, tad tu vari zemesardzē tur periodiski kaut kad piedalīties mācībās. Kā arī citos valsts dienestos, tad tev šis sanāk obligātais dienests nav jāveic. Bet, ja tu izvēlēsies, tad tie ir 11 mēneši, kurus tu nodienē. Atkarīgs, uz kuru vienību tu piesakies. Tas notiek dažādās valsts daļās, pilsētās, gan Rīgā, gan Ādažos, visur, kur mums ir kaut kādas armijas bāzes. Tu šajos 11 mēnešos apgūsti kaut kādas specifiskas zināšanas savai vienībai. Protams, ir kaut kādas vispārējās lietas, fiziskā sagatavotība, kaut kādas vispārīgas militārās zināšanas, un tad jau aiziet specifikā katrs savai vienībai. Citi tur kājnieki, tur vairāk mežos darbojas, apgūst ieročus un visādus uzbrukumus. Citi varbūt vairāk tur teorētiski pat fokusēti, bet tīri, pieņemsim, ja tur kaut kas saistīts ar gaisa aizsardzību un tam līdzīgi. Tur ļoti plašs loks. Un sanāk, principā šie 11 mēneši to nosaukt principā par darba režīmu. Nav tā kā tur vecajos laikos, ka tagad tur vienkārši tu visu laiku dzīvo tur kazarmās, tev ārā nelaiž, jā. Tagad esi gadu tur atdalīs no ģimenes mājām. Nē, tur ir, protams, pirmais 2 nedēļas tas ir uz vietas, tur ir obligāti jābūt. Un arī tā pamatapmācība, tas intensīvākais periods, kas ir aptuveni tie 2 mēneši. Tas arī tāds intensīvāks periods, bet visā šajā laikā tu tiec mājās, sanāk parasti darbā ir jābūt kaut kur 8, un tad ļoti atkarīgs no darba dienas, bet varbūt kaut kādos 5, 6 tu esi brīvs. Protams, ir periodi, ka varbūt 2 nedēļas tev jāpadzīvo mežā ir vai nedēļa, vai tur atkal atšķirās no vienības, bet pa lielam tu tiec mājās, tu vari pavadīt laiku ģimene, draugiem un vienkārši braukāt tur uz kā darbu. Un par šo visu laiku tev arī maksā, ja tu esi iesaukts obligātā kārtā, jo tev atnāk pavēsts, tad tev ir 300 eiro uz rokas katru mēnesi. Tomēr, ja tu pieskaties brīvprātīgi un pats aizēji, tad tev ir 2 reizes vairāk, kas ir 600 eiro mēnesī, kā arī tev ir
pabeidzot dienestu pēdējā algai klāt, tev vēl nāk tāda papildus kompensācijas maksa, kas, ja nemaldos, negribu samalot, bija kaut kāds 1200. Sanāk par šiem 11 mēnešiem, tu vari iekrāt tur nedaudz virs 7000 eiro, kas vispār, ja tu izmanto visas armijā dotās tās lietas, ko tu vari izmantot, pieņemsim, dzīvošana kazarmās, ēdināšanas vietas par brīvu, tad tev uz šīm lietām neaiziet nauda, un tad tu vari iekrāt, ja tev ir kaut kāda paša mērķa, un tu vēlies to izmantot kā tādu starta kapitālu kaut kam tādam. Un, jā, tas priekš manis, es domāju, tur ļoti daudz ir pienesumu šajai pieredzei, kā jau teicu, militārās zināšanas, lai vismaz tev kaut kāda apjausma būtu, kā tas viss darbojas, kā tu vari palīdzēt kaut kādā situācijā un tam līdzīgi, bet arī vienkārši paša izaugsmai, pašpārliecinātība varbūt atsevišķiem džekiem tas riktīgi var dot, tu noteikti uzlabos savu fizisko formu, dažādas spējas, kas tev noderēs jau kādā dzīves situācijā, un jā, man arī tā biedrības sajūta ar džekiem, ko tu dienē vienā vienībā, tas ir, jums izveidos tādu tuvu saikni ar visiem tiem pārbaudījumiem un grūtībām, tā kad es nezinu, man liekas, tas ir tāda tiešām ļoti visaptveroša un forša pieredze džekam, ir tīpaši tu pēc 12. pieņemsim daudz, nezinu, ko es vēlos tagad darīt ar dzīvi, varbūt tur cits vēl apsver mācīties universitātē, cits jau strādāt, bet vēl svārstās. Es domāju, tīpaši tādiem cilvēkiem es vienkārši noteikti ieteiktu iziet šim cauri, iegūt šos labumus, un tad jau pēc tam varbūt ar tādu skaidrāku vīziju, nedaudz atelpojies no tās mācību vides, pabeidzot 12. tad jau tev skaidrāk ir, vai tu vēlies turpināt mācīties universitātē, vai varbūt kaut kādu citu, pieņemsim, darbu uzsākt, vai palikt tajā pašā armijā. Es pazīstu daudzus, kuri tur pat nezināja neko par armiju vai neinteresēja, bet beigās paskatījās visiem tiem bonusiem, pienesumiem un saprata, ka tas ir kaut kas tāds, ko viņi vēlas darīt. Un svarīga lieta jāpiemina, tev arī, ja tu pieskaties brīvprātīgi, tad valsts tev automātiski, tu principā, tev te garantēta budžeta vieta universitātē, kas ir liels bonus, un ja nekas nav mainījies, tad tas attiecas pilnīgi visām programmām. Es gan nezinu specifikas, vai tev tas nozīmē, ka automātiski visi tie, pieņemsim, 3-4 gadi ir apmaksāti, vai pirmais semestris, un tad skatās, vai tu esi sekmīgs, protams. Bet tas ir milzīgs bonus, ko es pats šobrīd izmantoju, studējot Latvijas universitātē budžeta vietā, pateicoties šim. Un arī paralēli armija atbalsta ļoti daudzveidīgas lietas, piemēram, tu vari nodarboties ar sportu, ir vairāk sporta veidi, kur tu vari pārstāvēt NBS kā komandā, piemēram, piedalīties sacensībās. Man pašam bija pieredze, es varēju ar boksu pat aizbraukt līdz Vācijai un pārstāvēt Latviju. Un tā ka tur ir ļoti, ļoti tāds plašs iespēju loks, kas pavērās. Kāda ir šī parastā diena? Obligātajā dienestā, tu saki, 8 sākas, ko jūs darat līdz cikiem, kāda arī šī ēdināšana, tu teici, kad ēdina, cik labs ēdiens, slikts, viss tās, kas notiek dienā? Jā, ļoti, ļoti daudzveidīgi. Es teiktu, tas arī viena no lietām armijā nekad nav garlaicīgi tādā ziņā, kad vienmēr kaut kas jauns. Un dažreiz pat varbūt, mēs iedomājamies armiju, viss tur strikti pēc struktūras, un, protams, disciplīna tur ir, jāklausa ir, un rutīna un viss kaut kādas lietas ir, bet tomēr vienmēr tādā konstantā maiņu stāvoklī, un tu pat bieži nezini, piemēram, varbūt tu plāns ir tāds tur dienai, bet beigās tur pēdējā brīdī viss mainās, tā ka ļoti arī dienas atšķirās, bet parasti ir sanāk ap 8 dienas sākums, visi ierindās sastājušies, istabiņai jābūt smuki sakārtotai, tur pēc visām normām, gultiņai saklātai, tur pēc pareizajiem izmēriem formā, esi gatavs tīrs, noskuvies. Un sastājies ierindā, pārbauda, vai tev ir ekipējums visus sevis, kas tev ir nepieciešams. Tad jau sākas pēc tam dienas ritms, tur parasti vai kaut kādas fiziskas aktivitātes, kur tu, pieņemsim, apgūst kaut kādas vienkārši, sevis fiziskās uzlabošanas treniņus un tam līdzīgi. Citreiz mums ir vienkārši pataisno, ja kaut kādas maņu apgūšana, vai tas ir ieroči, vai, pieņemsim, ja es runāju par savu vienību, tāpēc arī ļoti atšķirās. Tur visādas taktikas, pieņemsim, mežā, kā, pieņemsim, uzbrukt vai aizsargāties, un gan teorētiskas, gan praktiskas, tā vide ļoti daudzveidīga, un tur pat grūti pateikt tādu skaidru to dienas ritmu. Dažreiz ir tādas riktīgi intensīvas dienas, ka no rīta līdz vakaram tu tur
jāstrādā, jāmočī. Citreiz ir atkal tāds mierīgāks, pat tik daudz nedara tā, ka ļoti atšķirās. Un par tām ēdināšanām arī ļoti atkarīgs no vienības, no bāzes, bet mēs tāpēc visiem, ja kāds plāno pieteikties obligātiem dienestam, tad es iesaku uz Ādažu militāro bāzi, tas ir, kur arī atrodas viss mūsu. Tu vari pats izvēlēties, kur tu ej? Sanāk, ka tu piesakies, tev ir iespējams ierakstīt specifisku vietu vai vienību, kur tu vēlēsies dienēt, un tas man šķiet pat, kad garantē, ja ne vismaz noteikti palielina tev iespēju, ka viņi ieliks tajā vietā tevi. Jo, ja tu neko neieraksti, tad viņi pastīsies vienkārši, kas viņiem ir izdevīgāk, ērtāk. Tā, kad es noteikti iesaku vismaz kā virspusē pateikt, ka tu vēlies dienēt Ādažos, jo man liekas, tur tā visa infrastruktūra un vide ir tāda visattīstītākā, jo tur atrodas visi mūsu NATO sabiedroto spēki, tu ikdienā tur visu laiku tur ar spāņiem, amerikāņiem var saskarties tur kaut vai staigājot pa bāzi, ēdnīcā, kanādiešiem. Un ēdināšanu Ādažos vienkārši pa pirmo zorti tur ir 3 ēdienreizes, brokastis, pusdienas, vakariņas, un tur vienkārši tas laika posms, kurā tu vari iet ar savu kartīti, tur nopīksnāt, un tur ir zviedru galds, tur vienkārši staigā, tur katru dienu atšķirās tie ēdieni, tur ej krāmē, tur ko gribi, salātus, pamatēdienus, desertus, dažreiz tur pat reāli kaut kas pa šiko, tā kā desertiņi un visādi dzērieni, tur gan vietējie taisa tos ēdienus, dažreiz tur, pieņemsim, ārzemnieki arī, viņi pagatavo, pieņemsim, pat savas kaut kādas no viņu valstīm vietējās receptes, dažreiz tur pat ir kaut kādas svētki, pieņemsim, atceros tur ziemas laikā kanādiešiem bija kaut kāda svētka, viņi tur cepa kaut kādas reāli, garšīgas kaut kādas desertiņas un tā, kad Ādažos tur ir visgaršīgākie ēdieni, un Ādažos jūs tiksiet kārtīgi pabarot. Citās bāzēs atšķirās, es dzirdēju, ka tur ir tāda pieticīgāka, ir kaut kāda noteikta porcija, tev tur pasniedz, un tad tev nav izvēles. Tā, kad Ādažos, es iesaku uz Ādažiem. Jums tajos Ādažos bija, tu minēji, ka tā ir NATO arī šī bāze, jūs kaut kā trenējāties vai kopā bijāt arī ar šiem ārzemju karavīriem, vai jūs bijāt kaut kā atdalīti no viņiem? Jā, tādās pa lielam visās tajās ikdienas mācībās un uzdevumos mēs bijām atsevišķi, mēs darbojāmies kā savas vienības. Ja tu esi profesionāli dienas karavīrs, pēc tam viņam izvēlēs palikt, tad es saprotu, ka ir kaut kādas kopējās arī ikdienas mācības dažkārt. Bet pa lielam mēs darbojamies atsevišķi, tomēr ir pāris izņēmumi, kad ir lielās mācības, kur nozīmē mēs tā kā nosacīti atspēlējam kaut kādas, teiksim, reāli konflikta situācija, ja tur vairākas lielas vienības piedalās, un tad gan mums ir, pieņemsim, sabiedrotie, kas tur, pieņemsim, kaut gan mēs viņus paši varbūt acs pret acs neredzam, bet poligonā tur darbojoties, viņi ir mums tādā nosacīta sadarbībā, bet vairāk tomēr atdalīts pa vienībām. Kas bija šī, varbūt, interesantākā un varbūt arī sliktākā lieta, vai kas tev nepatika, vai kā, vai viss bija ļoti labi, kas tev palicis atmiņā pēc Ādažiem? Tiešām armija ir arī tādā ziņā interesanta vide, kad tev vienmēr būs kāds interesants, smieklīgs stāsts, ko pastāstīt ģimenei, draugiem un kaut kas, ko paturēt atmiņā, atcerēties. Jo bieži, protams, visādas haotiskas situācijas cilvēki tiek ielikt arī izaicinošās situācijas, ar ko viņi ikdienā nesaskars, kas rada tiešām tādus perfektos apstākļus, lai rastos šie atmiņām neaizmirstamie momenti. Laikam tomēr viss tādas spilgtākās atmiņas man ir palikušas no pamatapmācības, tie ir tie pirmie 2 intensīvie mēneši, jo tad tu tiešām tādā intensīvā režīmā tev cenšas ietrenēt gan to disciplīnu, gan tos visas pamatzināšanas, un tev dresē, un tev ir, brīžiem arī ļoti izaicinoši un grūti. Un viens no tiem faktoriem ir miegs, kad tu bieži vien tu visu laiku strādā, kaut ko daries, un tu varbūt tu neesi tur pat īsti gulējis pa nakti, bet tev tur uzdevumā jāturpina maukt uz priekšu, bet, tu jau acis knapi vari paturēt vaļā, un tad tur atmiņā ir pilns, kā tu tur, pieņemsim, kaut kādā aizsardzības pozīcijā sēdi, tev tur jāskatās apkārt, vai, pretinieks nenāk, bet tu jau vienkārši tā kā klanies visu laiku ar acīm ciet, un tad visvisādas smieklīgi atgadījumi bijuši ir tieši ar to miega situāciju, un man vairāk patika visi tie uzdevumi pa mežiem, ka, pieņemsim, tur 2 nedēļas jādzīvo mežā ar biedriem, un tad visvisādi uzdevumi, tur orientēšanās, taktikas,
dresēšana arī, es esmu cilvēks, kuram patīk izaicinājumi, man tiešām patīk, ir arī kaut kādas tādas grūtības, tā kad man nekas... Boksers tomēr tu esi, tā kā... Jā, man tiešām, bez melošanas var teikt, ka man viss patika, bet, protams, citiem biedriem tur jau brīžiem bija pa daudz un vairs negribēja tur atrasties, bet arī pēc tam ar viņiem runājot, atskatoties tieši tie izaicinošie momenti, jau pēc tam tev tā kā būvē raksturu un viņiem arī ir palikuši atmiņās ar tādu labu noskaņu. Kā tevi izmainīja obligātais dienas? Kā man izmainīja obligātais dienas? Es teiktu, man tiešām noderēja viss jau iepriekšējais arī tas, ka man bija tāda nopietna sporta pieredze un ar boksu. Sanāk, man tā disciplīna un tas grūtību pārvarēšana jau bija uztrenētas, tāpēc man noteikti deva tādu priekšrocību arī dienestā, bet tomēr tas pašpārliecība auga, kaut arī man jau bija pašpārliecinātība, viņa noteikti auga. Un, ja mēs runājam par militāriem prasmēm, tad ir arī tāda patīkama sajūta, ka vismaz tev ir tā apziņa kaut cik par to vidi un kā tas darbojas un kā tas notiek. Un viņus ņemot vērā arī, ka mums valstī ir aktuāli tas, kā, kad potenciāls konflikts vai tāda bīstamības situācija ar mūsu kaimiņiem, tad arī tas noteikti tev maina to perspektīvu uz to visu. Un sadarbība es teiktu, tāpēc, ka es tomēr pa dzīvi laikam vairāk tāds individuāls cilvēks esmu, man patīk pavadīt laiku vienam, darīt savas lietas savā gaitā, pēc savām iecerēm. Neesmu vienmēr bijis tāds baigais, tur, kad ar cilvēkiem vai komandās darbojas, bet tur nav citu variantu. Tur ir vai jūs spējat sadarboties un strādājat, vai arī nekas nebūs. Jā, tā, ka tas bija kaut kas tāds, kas man bija jāiemācās, un jā, tā sadarbošanās laikam arī tāds liels faktors. Tā, kad runā par obligāto dienestu, lielākoties domā par vīriešiem, bet kā ir šis sieviešu jautājums, es arī dzirdēju ziņās, ka mēģina ieviest, kad uz to pusi, kad arī sievietēm ir šī, ne tikai iespēja, bet kad ir arī jāiziet obligātais dienests, vai viņas var iziet obligāto dienestu, vai kaut kas atšķīrās, vai tev bija tavā starpā bija arī kaut kādas sievietes. Mums, arī runājot par sievietēm, mums vēl projām nav bijusi epizode, bet mēs, tiešām mēs virzamies uz to, mēs meklējam kaut kādu arī uzaicinās podcastu, bet kā tieši ar obligāto dienestu? Jā, tas ļoti labs jautājums, un patiesībā, ja mēs skatāmies tīri uz mūsu armiju un profesionālo dienestu, tad, ja es nemeloju, tad mums statistiski ir viens no pasaulē augstākiem procentiem, cik sievietes sastāv armiju, un es esmu dzirdējis ļoti daudz un arī labas stāstus, ka ir sievietes, kas tur reāli, moči un darbojas labāk nekā citi džeki. Ja? Manā pieredzē no obligātā dienesta, manā pirmajā iesaukumā, cik es zinu, nebija nevienas sievietes un nevienas meitenes. Tomēr tagad jau nākošajos iesaukumos kaut ko biju dzirdējis, kad ir meitenes. Un meitenēm ir iespējams pieteikties, meitenēm ir iespējams izdienēt, un ir jau kaut kādas, man šķiet, meitenes arī izdienējušas. Un jā, kā es minēju, viņam tur, protams, varbūt kaut kādas specifikas atšķirās, un piemēram arī tie normatīvi tur viņiem nedaudz ir savādāki, lai nebūtu tik augstu kā džekiem tajā tīri fiziskajā faktorā. Un tas jau ir grupas sadarbība, sanāk, piemēram, vienmēr jau viens otram izpalīdz. Bet jā, es esmu dzirdējis daudzas labas lietas par sievietēm armijā, par to, ka tiešām citas tur močī labāk nekā džeki, un tā, ka ja ir meitene, kas ir tiešām ieinteresēta un kas ir pārliecināta par sevi vai vēlas sevi attīstīt, es domāju, ka tā arī būtu forša pieredze. Un, jā, tagad runā arī par to, ka būs iespējams obligātajā dienestā sievietes. Tā, kad es domāju, tad jau vispār tas viss attīstīsies tur pilnīgi tādā dabiskā gaitā. Nebūsim mēs vienīgā valsts, kas kaut ko tādu dara. Un es domāju, jā, ja meitenei ir interese un vēlme, tad tur nav nekas, kas attur, lai pieteiktos un arī izdienētu. Jā, tad tas ir tāds stereotips, ka sievietēm var armijā būt, bet tu pat ieteiktu, ja, ka tā ir laba pieredze izdienēt. Tas ļoti atkarīgs no cilvēka. Jā, es arī zinu ļoti daudz meitenes, kuras negribu, ne viņām tīri pēc viņu rakstura vai interesēm vajadzētu, bet es arī zinu tiešām meitenes, kurām tas interesē un kuras gribētu to izdarīt, bet varbūt tur tā šaustās vai nezinu, bet ja tas ir kaut kas tāds, kas interesēs, tad pilnīgi, ka tur nav nekas tāds, kas viņas atturētu, un tas viss ir iespējams. Par šito individuālo prasmi, vai tu esi atletisks vai ne, katram ir sava dotība, ir mazāki džeki, kuriem nav šīs varbūt fiziskās spējas dotas. Tu tomēr biji boksers, pirms tam tev vieglāk bija tajā visā iejusties. Kā ir, ja tu esi, piemēram, mazāks, vājāks, vai kaut kas, neesi kā citi,
tu netiec līdzi, kā tas viss ir, vai tevi kaut kā citādāk trenē, tas process kāds ir? Nu, es teikšu no pieredzes, un tas ir attiecināms ne tikai uz armiju, bet vispār tā, kopumā uz dzīvi, man liekas, viss ir attieksmē. Ja tev ir pareizā attieksme, ja tu esi motivēts, ja tev ir tā vēlme kļūt labākam un tikt līdzi, tad nav nozīmes, vai tu esi garāks, īsāks, tievāks, rasnāks, gudrāks, mazāk gudrs, jā, bet tiešām tas viss ir attieksmē. Un atkal es runāju no pieredzes, no savas vienības, no saviem biedriem, pieņemsim, kad mēs uzsākām dienestu, viņiem doma ir tāda, ja cilvēks vēlas iet profesionāli dienestu, viņam ir kaut kādi normatīvi, ja tev tur jāspēj tik reizes piepumpēties, tik ātri noskriet un tik reizes tur uztaisīt presītes. Bet obligāti dienestā tā nav. Es varu vienkārši vispār neko nedarīt, neko nezinot, vienkārši pierakstīties, iziet medicīnas, ko tas gan ir faktors, vai tev veselība atbilst, un viss. Varbūt es mūžā nekad neesmu trenējies. Un bija džeki, kas bija atnākuši pirms dienestā, un viņi principā ar sportu vispār nekad mūžā nebija nodarbojušies. Viņiem fiziskā bija ļoti sliktā līmenī, bet tā programma obligātajā dienestā ir ar domu, ka visus uztrenēs, lai vienā brīdī nonāktu vismaz kaut cik līdzīgā līmenī. Pat ja tu sāc no nulles, sanāk, mums ir tie regulārie treniņi, kur viņi sāk tiešām tā palēnām, un tad ceļ to intensitāti. Nav tā, ka tu atnāks pirmajā dienā un tev tur uzliks 50 kg somu un liks tur noskriet maratonu. Ja? Tā tas nav. Tur pa maziem solīšiem. Un bija džeki, kuri sāka, un tiešām fiziskā forma viņiem bija ļoti slikta, un viņiem bija grūtības pat ar tiem minimāliem, kaut kādas minimālo fizisko piepūli, bet dienesta laikā viņiem tas vienkārši viņu fiziskais stāvoklis neizmērām cēlās, un man vienībā bija džeks, kurš tiešām viņš nekad neko nebija darījis, un viņam bija tiešām slikta forma, bet viņam bija vienkārši tāda tā kā dzelzs deksme, tāda attieksme, un dienesta beigās viņš tur moči labāk nekā tur citi džeki, kas sāka tur dienestu jau tādā labā fiziskajā kondīcijā, tā kad es teikšu, ka tiešām viss pamatā tomēr ir par to attieksmi. Attieksme ir svarīgākā. Jā, tā kā tu biji pirms tam boksers, dzirdēju, kad Reku ved arī uz turnīriem, pats arī bija Vācijā turnīrs. Vai tas ir tieši ar šiem cīņas sporta veidiem, vai kā, kad tev ir arī iespējas attīstīt obligātajā dienestā? Jā, tātad iespējas nav tikai par cīņas mākslu. Atkal man jānoreklamē Ādaža. Šaurots Ādaža militārā bāze, tāpēc, ka viņiem tur ir ļoti jauns, attīstīts sporta kompleks, un tur ir visādas sporta zāles, tur basketbols, florbols, volejbols, cīņas mākslas, vienkārši svaru zāle. Viss tur ir stadions, tur ir iekštelpas, tur ir pat kliņšu kāpšana, viss. Tā ka tur ir ļoti plašs tāds loks ar lietām, ko tu vari darīt, kas arī ir bonus, ja tu tur dzīvo uz vietas brīvajā laikā trenējies. Un tur ir arī treneri, pieņemsim, atsevišķiem tiem sporta veidiem, kur pa brīvu tev var, pieņemsim, pasniegt treniņus un apgūt dažādas prasmes. Un, jā, ja tu esi cilvēks, kuram, pieņemsim, tur ir spējas un tu esi vai nu jau iepriekš kaut ko darījis, vai vienkārši tiešām tev ir talants kaut kur, tad ir iespējas arī attīstīties, tur nonākt NBS, pieņemsim, tajā sporta komandā, un tad pretendēt uz kaut kādām, pieņemsim, pat sacensībām, tā kā man bija, kad es nonācu sanāk NBS boksa izlasē, un mēs devāmies pat armijas laikā uz Vāciju, piedalījāmies sacensībās, pārstāvjām Latviju. Cik es saprotu, tas viss kaut kur notiek gan tur ar basketbolistiem, gan ar volejbolistiem, gan ar futbolu. Protams, tie kaut kāds basketbols un futbols pat ir vēl populārāk. Man šķiet, viņiem tur tie turnīri un viss pat noteikti biežāk, tā ka tur pat tās iespējas varbūt ir vairāk, bet nē, tur ir tāds plašāks loks. Un es nezinu, kā viņi tur savā starpā miedarbība ar tām citām bāzēm, ja tu tur esi otrā Latvijas galā dienā, un tad vai viņiem tur ir iespējas trenēties un tad piedalīties kopējā NBS tajā komandā. To sadarbības nezinu, bet jā, iespējas kopumā sporta līnijā. Tad tev bija treniņi, jo kā tad tevi pēc obligātā dienesta tev bija treniņi, vai tevi kaut kā ielika šajā laikā, kamēr citi kaut ko citu darīja, tu trenējies boksā, kā tas notika? Jā, tātad es bieži vien dienestā, es paliku par nakti un dzīvoju kazarmās tajā militārajā pilsētiņā, un tur bija vienkārši sporta komplekss, un es gāju uz treniņiem pēc armijas, pieņemsim, tad 5 darba diena beidzas, un tad es devos uz boksa zālīti, un mums tur ir treneris. Un tad viņš mums vadīja grupu treniņus, un tad pēc kāda laika, kad jau sākās rasties tās idejas par sacensībām, tad viņš vienkārši skatījās, kas tur labākie džeki, kam pieredzīja, tam līdzīgi, mūs sakomplektēja, un tad joprojām tas sanāk, treniņi notika pēc
pēc darba dienas, bet pieņemsim tad, kad jau tas tuvojās sacensībām, man bija iespējams sarunāt ar savu vadību, man pat bija treniņu nometnes, pieņemsim, kad mani palaidu tur no atsevišķiem uzdevumiem vai kaut kādiem vingrinājumiem, ko tur pārējie džeki veids, lai es ietu trenētos, un pēc tam arī, kad braucu uz sacensībām, tur tajā brīdī maniem biedriem bija jādara citi uzdevumi, tur vingrinājumi tam līdzīgi. Pa militāro vidi, bet es gāju, trenējos un arī braucu uz sacensībām dienas laikā. Tā, kad, ja runa iet par kaut kādām atsevišķām situācijām, tad, ja tu sev labi parādi un tu esi tajā kaut kādā izlasē, tad vadība, protams, atkarīgs no vadības, citas tādas stīvākas, citas tādas pielaidīgākas, bet ir iespējams sarunāt. Ārpus Latvijas tev bija tikai Vācijā turnīrs vai arī citās valstīs, vai, piemēram, tu vari būt turnīrā kaut kādā ASV, vai tas ir tieši Eiropā? Es domāju, tur tādu gan jau specifisku limitu nav. Mums bija tā, ka tieši, kad es dienēju, tad tas bija tāds pirmais punkts, kad izveidojās tā boksa NBS izlase, un tad tas bija tāds pirmais spērienu punkts, un tad mūs tika paaicināti, jo tas bija tās sacensības, bija militārās boksas sacensības, kas nozīmē sabiedroto valstu armijas, viņām arī ir savas boksa kaut kādas vienības un savas boksa izlases, un tad mēs savā starpā mums bija sacensības. Tāpēc tas, ka jau vairāk būtu sabiedroto valstu tādā miedarbībā un sadarbībā. Bet es domāju, ka tur nav izslēgts, ka var piedalīties arī parastās sacensībās un varbūt pat uz citām valstīm. Ļoti atkarīgs, es domāju, gan no tās sporta komandas, no NBS sporta komandas un arī no vadības, jo tad vienmēr vadība izvēlas tur, vai, vai viņiem ir tā prioritāte, ka viņi arī ļauj tiem sportistiem tur kaut ko izlaist no militārās vides, bet pārstāv NBS tur caur sportu, vai arī tomēr viņi grib vairāk, lai viņi tajās mācībās. Ļoti atkarīgs no situācijas, bet iespējas, domāju, noteikti ir tur sarunāt visu. Jā, par šito novirzienu arī pirms tam tu minēji, man interesē. Arī reku, ja tu esi, piemēram, mazāks vai kā, un ir, kad šis novirziens, ka vairāk šī teorētiskā militārais kaut kas tur, tu teici par gaisa spēkiem vai kā, tu arī izvēlies, pirms tu stājies tieši uz ko tu virzīsies, vai tev vienkārši nostāda pēc tam? Man, tā, kad es pieteicos pirmajā iesaukumā, tur bija... Man šķiet, tur nebija izvēles. Bija skaidrs, ka visi dienēs ādažos un kaut kādās tajās jau izvēlētajās vienībās, un mūs uz vietas tur sadalīja, kurš ies, jā, jo tas bija arī tās pirmais iesaukums. Viņi paši tur eksperimentēja, vēl līdz galam visu nezināja, kā būs, un viņi arī gribēja tādā šaurākā tajā lokā, lai saprastu vispār, kā tas reāli dzīvē izskatīsies. Mēs bijām tā kā nosīt eksperimentu trusīši, bet pēc tam jau man šķiet, ka tagad tu vari tiešām uzrakstīt pats, izvēlēties specifiskāk, kur tu vēlies. Es gan nezinu, vai tas 100% garantē, ka tev ieliks tur, kur tu vēlies atrasties, bet man šķiet, ka tev ir tā izvēles iespējamība. Jo, protams, ir vienības, manējā bija kājnieki, kas nozīmē, kad mehanizētie kājnieki, ka mums ir ļoti daudz fizisko un tas viss darbības mežā un tam līdzīgi, bet varbūt kādam tas nav, jo tur var tas būt arī vai nav pa viņa līniju, vai neinteresē tieši tas fiziskais tik ļoti, cits tur tiešām varbūt grib, tāpat jau viss ir praktisks, bet kaut kur pat vairāk teorētisko līniju, tad varbūt viņam cita vienība vairāk interesētu. Tā, kad es domāju, ka katram vienkārši jāizvērtē, kas viņam vairāk interesēs, jāpapēta tās iespējas, un tad tajā pieteikumā arī tā jāuzraksta. Ir kāds, kurš neizturēja obligāto dienestu? Manā iesaukumā nē. Nav jau arī īsti tā, ka tu nevari, ka tu vari neizturēt, jo obligātais dienests ir obligāti sanāk. Vai tev iesauc obligāti, un tev ir jānodienē, vai arī tu pieskaties obligāti, tu pieskaties brīvprātīgi, bet tas ir obligāts dienests, tev tāpat viņš jānodienē. Tātad, ja, piemēram, pēc mēneša saprot, ka tas nav tavs, tev ir jāiztur tev 11 mēneši. Tad, tev izvēļ nav, kaut vai likumiskā ziņā, tad tev militārā policija klauvēs pie mājas durvīm, kāpēc tu neesi bāzē. Kaut gan smieklīgā kārtā bija arī džeki, kas kaut kā tā darīja, kas tur laidās lapās un bēga, bet tur kaut kādi, labi, viņiem tur pašiem savas problēmas bija. Bet, mums bija kaut kāds viens biedrs, kurš aizgāja, bet tur viņam vairāk kaut kas veselības vai... Saprat. Ja ir iemesls, kaut kāds spēcīgs, kāpēc tu nevari, tad arī nē. Labi, cik ātri pagājušie 11 mēneši? Ļoti ātri. Ļoti ātri. Es jau zināju, ka paies ātri.
vienmēr jau, man liekas, dzīvē vispār laiks ātri skrien, bet pat runājot ar džekiem, kuriem bija ļoti izaicinoši, varbūt pat īsti negribējās tur atrasties, kas tur bieži čīkstēm tam līdzīgi, pēc tam pagāja tie 11 mēneši, jau bija pēdējā tur nedēļa, un tad viņi teica, pļāviens, tik ātri pagāja tas laiks, tā kā, pa kuru laiku, un tad viņi saka, nē, vispār pēdējais bija forši, tā kā, tajā brīdī, zin kā, varbūt izaicinoši, bet tagad viņi atskatās visām atmiņām, visiem tiem iegūtiem draugiem, visām tam iegūtajām pieredzēm, tad saka, vispār es labprāt vēl paliks tā, kad 11 mēneši var izklausīties daudz, varbūt kādam, ja tu domā, tur armija, un tad tur 11 mēneši, tu tur dzīvo uz vietas, tas varētu būt izaicinoši un ilgi, bet tas paiet ļoti ātri, pat nejūti. Jā, un tev 11 mēneši ir pagājuši, un tu dodies lielā ceļojumā, pastāstīji, kā tas viss notika, kā tu nonāci līdz tam. Jā, kā jau es minēju pašā podkasta sākumā, jo tā oriģinālā tā doma bija par to ceļojumu, jo, kad bija tas neziņas brīdis, tuvojoties 12. Es sēžu un domāju, ko man tagad darīt, jā, un es sēdēju vienkārši vienu dienu, es pasīvi scrolloju YouTube, un es uzgāju vienai dokumentālajai filmai YouTube, kur jauns džeks arī, viņš bija uztaisījis tādu riktīgi labu dokumentālo, kur viņš bija vienkārši apceļojis visu pasauli ar autostopiem. Un, redzot visas tās pieredzes, tos piedzīvojumus, tās apskatītās vietas, iepazītos cilvēkus, man tas likās tik aizraujoši, un kad es saprotu, ka tas ir tik vienkārši, viņš vienkārši nostājas ielas malā, tur īkšķi, un no savas tās valsts viņš ir ticis pāri visai zemeslodei. Un tas likās šķiet vienkārši tik pieejams un tik viegls, jo mums jau visiem man šķiet ir kaut kāda vēlme kaut kur paceļot, aizbraukt, apskatīt, jā, bet mēs sakam, labi, tā ka man būs nauda, vai tā ka tur būs stabilitāte, vai tad būs šitas un tas. Un tieši, bieži tas faktors ir tas, vai, kad brīvība nav tajā brīdī, lai to darītu, vai pamatā finansiālais. Bet, kad es sapratu, ka es varu principā par neko aizceļot, kaut kur pat tālu, tad tas pēkšņi tā ceļošana šķita reāli, jo es arī pēc tam vēl skatījos tur citus ceļotājus un viņu video, kur viņi reāli, ganīs pat nekādu naudu ceļoja, tur, dienā varbūt $5 iztērē vai kaut ko tādu, un ka tu saproti, tu vari atrast nakts mājas pa brīvu, bieži ēdienu pa brīvu un pats transports pa brīvu, tad man likās, šitais ir kaut kas tāds, ko es gribu izdarīt, un es pat neteiktu, ka man bija tāds, ka es izdomāju to darīt, man bija tā kā spuldzīta, vienkārši man tā sajūta bija, ka man spuldzīta noskan galvā, un man tā kaut kāds, nezinu, augstāks spēks vai kaut kāda daļa mana prāta vienkārši saka, nē, tu šito darīsi, tā kā, un nav variantu, tu taisīsi šādu veidu ceļojumu. Un tā man tas mērķis bija nosprausts, un es tā kā vispār neatlaidīgi kaut kādu to gadu, divus ar tādu mērķi arī paliku, un es pat neko neplānoju. Man nebija tā, ka es tur tagad visu laiku pētu, kā tur jādara. Kaut ko jau papētīju, protams, kā citi tur dara, vai kaut kādus ieteikumus un tam līdzīgi, bet neko tādu baigi, ka es tur rakņājos un centos saprast, kā es tur katrā lietā darīšu ko. Vienkārši man bija tāda pārliecība, es to darīšu, un visi bez jautājumiem. Tāpēc arī es pieteicos tiem valsts aizsardzības dienestam un izmantoju to kā iespēju, lai iekrātu to naudu. Un viss, man dienas pabeidzās, es biju sev pateicis labi, man šeit jūnija sākumā man arī dienas beidzās, un es biju uzlicis jūlija sākumu jā. Pavadīšu vēl 1 mēnesi pa mājām, pabaudīšu dzīvi ar ģimeni, draugiem, un tad laižos pasaulē. Bet atkal man jāuzsver fakts, ka es tiešām nebija tādas dziļas plānošanas. Man bija datums, man bija nauda no armijas un viss virspusēja apziņa, kā tas viss notiks. Un man vienmēr cilvēki jautāja, ko tu darīji, kur tu gulēsi, ko tu darīsi tev šitas, kur tu mazgāji, kur tu, nezinu, ja tev naudas nebūs, ja tev apzaks šitas tas. Un es vienkārši es pie sevis domāju, es pats nezinu atbildes daudziem šiem jautājumiem. Man šķita vienkārši, kas ir pamatlietas, tā nauda ir iekrāta. Datums man ir uzsprausts, gads man ir atvēlēts prātā, un man ir pārliecība, ka viss sanāks, viss notiksies, un mana domāšana bija tāda, ka vienkārši pa ceļam visu iemācīšos. Tā kā man nostādīs priekšā kaut kāda situācija, kas jāatrisina, tad es viņu atrisināšu, man nav ko tur liekt tagad pētīt, kā tas viss notiks, jā. Un tas mērķis par Indiju, jo mans mērķis bija aizceļot līdz Indijai, tas arī tāds ļoti no nekurienes spontāns principā,
kad arī tai dokumentālajā viņš tur ceļoja daudz pa austrumiem, tam līdzīgi, un tad gribējās laikam kaut tādu pretstatu, ja mūsu tā ikdienas šeit dzīvē, mūsu kultūrām kaut ko, kas ir vairāk jau vieta kā pilnīgs pretēji, jau redzēt, kā cilvēki tur dzīvo, un arī to izaicinājumu, noteikti arī to bīstamības faktoru, kaut kas man tomēr ir tāda vilkmes kaut kādu adrenalīnu, tāpēc man gribējās kaut ko tādu, un tad varbūt bērnībā kaut kādas, nezinu, tur atmiņas par stāstiem par Indiju, kā kaut kādu tur tālu mistiska zemi, tad man bija tāds, jā, Indija izklausās kā labs mērķis, es dodos uz Indiju. Nu, un tā arī pienāca tas jūlijas sākums. Man burtiski bija kaut kāda nedēļa pirms ceļojuma, un es vienkārši, man bija tāds, zinu, kā vispār man laikam jāsāk domāt, kā es to visu darīšu un ko man vajag. Es vienkārši kaut kādu nedēļu pirms ceļojuma es aizbraucu uz Decathlonu, tur nopirku somu, sametu kaut kādas tur lietas no veikala, kas likā, jā, šitais gan jau noderēs, nu šitais varētu būt svarīgs, jā, kaut kā. Vienkārši visu sametu, aizbraucu mājās, un tad tā arī tajā jūlijas sākumā es vienkārši 6. jūlijā uzvilku mugursomu, atvadījos no ģimenes, izgāju no mājas, kaut kādas 20 minūtes aiztaigāju līdz šosejai, nostājos, kas tur pirmā autobusa pietura bija, un vienkārši sāku stopēt, un tā mans ceļojums sākās. Pat tajā brīdī vēl nebija tāda sajūta, ka šis viss ir reāls, ja? Jo nekāda tāda skaidrība vēl par neko nebija, bet mērķis bija, un pārliecība bija, un tas tajā brīdī bija viss, kas man bija vajadzīgs. Bāls nebija vispār? Nē, patiesībā nē. Tiešām tāda sajūta bija tāda, varbūt, kad tu līdz galam, tu esi kaut ko pateicis, ka tu darīsi, ir kaut kas tāds, ko tu esi sācis darīt, bet tev vēl nav tā īsts apziņa, kas tas vispār ir, kā tas būs, un jā, tiešām kā tas viss izpaudīsies, bet tāda bailes, nē, nu, man vienīgi, es biju vienreiz pamēģinājis vēl iepriekš stopēt, tā kā tas bija gadu vai 2 pirms es uzsāku ceļojumu, jo tad, kad es sev biju uzlicis šo plānu, man bija tāds, nu labi, es gribu ceļot ar autostopiem, bet es nekad neesmu ar autostopiem ceļojis, pat nezinu, kā tas ir, nu, jāuztais eksperiments, un tad es aizstopēju no Latvijas līdz Tallinai, paliku ar telti un aizstopēju atpakaļ. Nu, kopumā tā ir maza distance, ja, bet kaut kāda varbūt 600 km vai kaut kas tāds, bet pieredze bija forša, cilvēkus pa ceļam satiku bija forša, man likās, nu, labi, ja es varu tikt līdz Tallinai, tad jau līdz Indijai arī gan jau tikšu. Nu, tad tas bija viss, ko es biju, vienīgais, ko es biju izmēģinājis, bet nu, to sajūtu vismaz vai domas autostopēšanai bija sapratis, un tā arī sāku. Tā, kad es teiktu, ka pat ceļojuma sākumā jā, tās bailes pat tā baigi īsti varbūt neeksistēja. Daudz mašīnas apstājās, bija gatavs tevi pavest līdz kaut kādai destinācijai. Tieši Latvijā? Nu, varam sākt ar Latviju un tad varbūt par citām valstīm tālāk aiziet. Jā, nē, noteikti cilvēki patiesībā ir diezgan atsaucīgi, un ja es skatos tagad visā tajā kopistiskajā bildē un salīdzinu tīpaši ar austrumiem, tad noteikti, nu, mēs rietumi, ziemeļi, nu, kopumā Eiropa, nu, tā atsaucība varbūt ir zemāka, jā. Nu, es domāju, tur gan jau dažādi faktori, varbūt cilvēki vienkārši baidas paņemt, vai, nu, dažādi apstākļi, jā, kas nozīmē, ka varbūt, jā, Eiropas galā, nu, tev ir nedaudz ilgāk jāpagaida, bet tāpat, nu, nav nekas traks, es pat tagad, pēc šī ceļojuma man dažreiz ir tāds, es gribu uz laukiem aizbraukt, un man tāds, es aizstopēšu, ja, un tur vienkārši pastāv, tur 2-5 minūtes, kāda mašīna apstājas aizved tevi. Un jā, es uzsāku pirmajā dienā, tur arī man diezgan raiti caur Latviju visi izveda, caur Lietuvu, un tad jau es tur paliku Lietuvā, un jā, noteikti jāuzsver, nu, kad austrumos tā attieksme ir tāda, nu, vēl viesmīlīgāk, atbalstošāk, ka vienkārši gribi izpalīdzēt kādam, kad tur dažreiz tu vienkārši pacēl roku un tur jau kāds apstājas, jā, nu, pārspīlēja, bet, nu, dažreiz tā tiešām bija. Visvieglāk bija Indijā, tur, pieņemsim, man patika. Ja man jāsalīdzina tā 2 pretstati, tad, pieņemsim, viens bija Irāna, kur tu, pieņemsim, stopē, un kaut gan cilvēki paņem, nu, apstājas diezgan ātri, viņiem ir tā, ka pa lielam tur visas mašīnas uz ceļa ir taksometri, un tu nezini, vai tas ir taksometrs vai nav, jo viņiem nav tur nekādu zīmju. Un viņi apstājas, viņi tur 10 minūtes tad, nu, jautā, tur, kas tu esi, no kurienes tu nāc, un viņi redz kaut kāds, nezinu, Eiropietis, vienkārši stāv ielas malā rīkšķi, tā kā, ko tas nozīmē, jo viņiem tā stopēšanas kultūra īsti nav, viņi pat nezina, kas tas ir. Un tad viņi saka, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kāpēc tu esi Irānā, ja? Stopēšana, kas ir stopēšana, tam līdzīgi, un tad tu centies viņam visu skaidrot, un tad viņš visu noklausās, viņš saka, nē, es uz taksi tev nevedīšu, un aizbrauc tālāk, un tad vienkārši tur es visu izstāstījis, bet, nu, braucienu nedabū. Indijā ir pilnīgi pretēji, tur bija tā, pieņemsim, palielam viņi visi braukā ar šiem te kaut kādiem skūterīšiem un motocikliem, nu, jo tur visas tās ielas tik pilnas, jo tā viņiem vieglāk izmanevrēt un viņi ir daudz. Un tad vienkārši visu, ko tu dari, es nostājos tur ceļa malā, es tur redzu, tur visi tie tur
skūterīšu braukā, es vienkārši vienam tur džekam pastos acīs, es viņam parādu širā te, ja, viņš vienkārši apstājas, un tad es vienkārši uzkāpju tādu, nu, pieņemsim uz viņa tā mocīšu, vienkārši viņš sāk braukt, viņam neinteresē, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kur tu brauc, vienkārši viņš brauc taisni, tā kā viņš kaut kur no galvenās šoseis, viņš tur sāk griezties, es vienkārši uzsit pa plecu, nokāpju nost un eju tālāk, nu. Protams, ne jau visiem tā, bet nu, tur tiešām bija tādas situācijas, ka viņi vienkārši tev paņem, aizved un nomet, un viss tā kā viņiem pat neinteresē. Tā, kad ļoti atkarīgs no valsts, bet nē, kopumā cilvēki ir atsaucīgi. Viņi Latviju atpazina? Tu biji tā, kad viņi jautāja, kas tu esi, tu saki, ka tu esi latvietis vai vispār nulle? Es nezinu, kas tā par problēmu, bet daudz kur, nu, Latviju gan neviens nezināja, ja, tā kā, bet daudz kur. Neviens nezina Latviju, bet visi zina Lietuvu. Es nezinu, ko mēs esam izdarījuši, lai mūsu nezinātu, bet lietuvieši zinātu, ja? Bet tiešām viss kaut kur pat tur austrumos, kaut kur ceļojas, tur, nu, saku, nu, tur katrā valodā tā, nu, Latvija un Lietuva, viņiem tās izrunas savādākas, bet viņi vienmēr, viņi tā kā, es pasaku, ka es esmu no Latvijas. Lietuva, es saku, nē, Latvija. Lietuva, nu jā, Lietuva, es saku, nē, Latvija, bet, nu, es nezinu, ar ko viņi tā izceļās, bet, jā, Latvija gan nekur, diemžēl, mūs nepazina, bet tā, ka pazina, nu, tad pilnīgi laime man bija tāds, nu, tur vienkārši nekurienē, man bija kaut kāds viens gadījums, man liekas, es pat nemaldos, kaut kā Irānā, kur, nu, tur vispār neviens tā kā, nu, taču, protams, par rietumiem vai par mūsu to pasaules daļu neko vispār gan nezinu. Tad tur kāds, Latvija aizina, Rīga, jā, Rīga galvaspilsēta, kā tu vispār širo kaut ko zini, ja, tad tāds tā kā, nu, kad respekti, jā, tā kā daži zināja, bet pa lielam, diemžēl, mēs nezinu. Krieviju nesalīdzināja neviens? Nu, salīdzināja. Tāpēc, ka, nu, kas mums ir jāsaprot, ka nu, mēs jau visi dzīvojam savās tajās valsts ietvaros, savā tajā burbulī, piemēram, kas mēs esam rietumu pasaulē, Eiropa. Nu, mums jau arī par otru pasaules galu ir bieži vien vienalga, vai nu, maza izpratne, piemēram, nu, tu tur iedomājies, tur, nezinu, tuvos austrumus, vai es nezinu, kur, nu, tev viss tas liekas, nu, kaut kāda viena vieta, tur plus mīnus vienāda valoda, kultūra, kaut arī tur tik daudz tās, nu, specifikas visām tām kultūrām, vēsturēm, viss, un ja tu viņam tur aizietu pateikt kaut kādu tur nosaukt, es nezinu, nu tas stulbs piemērs, bet, nu, citi tur tāpat jauc kaut kādu Japānu ar ķīnieti, jau, nu, tā kā, tur tas pilnīgi divas dažādas lietas, bet, nu, tāpat ir viņiem uz mūsu pasaules galu skatoties, nu, pieņemsim tur kaut kāda Latvija, patiesībā, nu, daudzi uzskata, ka, sakā, Latvija, Krievija, tāpēc, ka viņi vēl tā kā atcerās Padomju Savienības tā kā robežas, un tad viņu acīs ir tā kā, ka mēs vēl esam, nu, mēs esam principā Krievija, vai ka mēs runājam krieviski, un tam līdzīgi, ka nē, nu, ka tā nav tā kā, ka mēs esam atsevišķa valsts un viss pārējais. Tā kā noteikti bija arī tādi gadījumi, kur tā kā domāju, ka Latvija joprojām tas ir tas pats, kas Krievija. Kāda ir atšķirības starp cilvēku, kurš ir labi latvietis, piemēram, no Irānas vai Indijas, vai no jebkuras citas to austrumu vai citas valsts, kur tu gāji cauri? Nu, atkal, ļoti atšķirās, pieņemsim, nu, arī es varu teikt no savas pieredzes, nu, kad pirms es devos, nu, man tur nebija izpratnes, pieņemsim, ar ko tur atšķiras kaut kāds tuvo austrumu valsts, jā, nu, tur es nezinu, Irāna, Irāka, tu man pateikt, nu, es zinu, divas valstis kaut ko atšķirās, bet, nu, kad tu aizbrauc un saproti, nu, nē, nu, pilnīgi tā visa vēsture ir savādāka un tā valoda ir savādāka un kad, pieņemsim, tur, kas arī viņam ir apvainojums, zin kā tur bieži, nu, pieņemsim, tad Latvijā mēs domājam, tur tuvi austrumi, tur jau viss arābi vai kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, tā pilnībā nav, pieņemsim, tur kaut Irāna, viņi visi ir persieši, ja, Irāņi, ar pilnīgi citu valodu un kultūru, un viņiem pašiem ir bieži pilnīgs tā kā naids pret kaut kādiem arābiem, jā, jo, nu, vēsturiski arī viņiem savstarpējas cīņas, un, nu, tāpēc ļoti atkarīgs, nu, es tev nevaru pateikt tur, kā viņi tieši atšķirās, jo katrai valstī, katram pat reģionam ir tās atšķirības, jā. Bet tomēr tā interesanti pieminēt ir tas, ka nu, tajos tuvajos austrumos, ja man tomēr jāpaņem tas kā kopums, tad ir tā viesmīlība un izpalīdzēšana, tā atvērtība, ja? Viņi ir ļoti atvērti cilvēki, un vienmēr tā izpalīdzēšana, viņi izpauž visu laiku, viņiem tas princips, tu daudziem ir tas, ka tā kā, pieņemsim, ciemiņš vai viesis, tas ir kā dievs, un, pieņemsim, tev ir viņam vienmēr jāpalīdz, tev ir jādod visu, ko tu vari, nu, ne jau burtiski viss, bet, nu, tiešām jācenš viņam palīdzēt un būt jaukam un tam līdzīgi, un tas attiec, nu, uz pilnīgi svešinieku, kaut vai uz mani, kur, nu, tur cilvēks attiek un neviens nepazīst, un viņi tiešām pieņemoši un uzticīgi, un viņiem ir tāda komunā sajūta, komunā domāšana, viņiem ģimenes ir kopā, turās kopā, dzīvo kopā, pieņem lēmumus kopā un tā viens otram palīdz sabiedrībā. Mēs esam
tāda individuāla sabiedrība. Mēs katrs vairāk pats par sevi savu kūciņas gabaliņu cenšamies paturēt. Viņiem tas viss vairāk ir tāds kopistisks. Un, tāpēc arī vēsturiski viņiem daudzas valsts viņus ir iekarojuši, tāpēc, ka izmanto to viņu tādu atvērtumu un viesmīlību. Un es tev ieskicēšu tādu vienu, piemēru to viesmīlību vai izpalīdzēšanu. Man pirmā diena Irānā. Es tad jau biju ceļojis vairākus mēnešus, ja? Un es biju sācis darīt tā, ka es dzīvoju ar vietējiem, un bieži es vietējos, ar ko dzīvot, es atradu caur tādu aplikāciju Couchsurfing, kur tu vari atrast priekš ceļotājiem naktsmājas pa brīvu, ka kāds piedāvā tev palikt pie viņiem pa brīvu. Un es biju atradis vienu džeku, pie kā es palikšu pa nakti caur to aplikāciju Irānā. Un viņš tur dzīvoja pilsētā, es nezinu, 3 stundas no Irānas robežas. Mēs bijām sarunājuši, ka tajā dienā es tikšos, un tad ar viņu sarunāšu visu un palikšu. Bet es tajā dienā tur no Armēnijas čērsoju robežu, ja Irānā, man nav nekā, un es neko nezinu. Man naudas nav, tādā ziņā, ka tur ar kartēm nevar norēķināties vai izņemt naudu, tāpēc, ka tur ir sankcijas no visām pasaules bankām. Tur var tikai ar viņu naudu norēķināties, bet tur uz robežas nebija, kur mainīt, vai arī tur, tur nevarēja kaut kā nomainīt to naudu, jo tur sanāk, es tikai skaidru naudu varu apieties, un man nav ne simkartes, nekas, es nevaru ne uzrakstīt, es nevaru iet internet, es nezinu, es nevaru paskatīties skarti, kur man jābrauc, kur tā pilsēta atrodas, ja? Es vienkārši tur izēju kaut kur, tur tāds tūkstnešains, ļoti tāds kalnains reģions, nevis tūkstnešains, bet ļoti kalnains, un savs, un es tur izēju vienkārši, un es tur atrodu kaut ko smago, es tur vienkārši pieklavēju pie loga, es tur viņam nosaucu tās pilsētas nosaukumu, viņš saka, jā, nāc, un tā kā es apsēžos viņam blakām, un viņš jau tur angliski nerunā, tad mēs tur sākam braukt, un tad es nezinu, es varbūt pa kādām 2-3 mašīnām es tiku līdz tajai pilsētai, tīri pēc nosaukuma, jo kartes un nekā man nebija. Tad man izlaiž tajā pilsētā, jau nāk, jau ir vakars, principā. Es tur vienkārši stāvu tās Irānas pilsētas vidū un skatos apkārt, ko man darīt. Naudas man nav, es pabarot sevi nevaru. It kā ir sarunāts, kur es gulēšu, bet sazināties ar viņus nevaru. Es nezinu, kur viņš dzīvo vai kā man tur nonākt. Man, paldies Dievam, es biju ielādējuši Google Translate offline versiju, un sanāk, es ierakstīju tur iztulkojis persiešu valodu, kad pajautāt cilvēkiem, kurus var izmainīt naudu vai simkarti dabūt. Un es tur aizēju pie kaut kāda vietējā uz ielas jaunieši. Parādu viņam, bet viņš tā apjuts skatās, nesaprot, ko es no viņa gribu. Bet tad, pēc kādām 2-3 minūtēm, tur viņi kaut ko bija pasaukuši, tur ap visu, un tā kā mani visi iela, gan es stāvu, ja tur visi savā starpā runā, viņi tur saka, es pazīstu to, širas, tā kā, cenšos saprast, kā var man palīdzēt, ja. Tas tur pazīst to džeku, tur širas un tas. Paši tur kaut ko telefonos skatās, kur varam dabūt, lai es varu visu to dabūt. Un tad vienā brīdī man tur tā sieviete, kas viņai ir tāds kioskiņš atradās blakus, kur mēs stāvam, viņa vienkārši iznāk ārā, aizslēdz durvis, viņa uzliek to closed sign, paņem man aiz rokas, vienkārši aizved līdz taksometram, iemet man taksometrā, pati ielec iekšā, sapiķo tur visu to maksu, jo tur viņiem tās valūta ir tik mazvērtīga, tur tā kā viņiem burtiski miljoniem, 100,000 miljoniem jāmaksā. Viņi pa man samaksā, aizved tur kaut kādam līdz centram, līdz tirgum, paņem atkal man aiz rokas, ved cauri visiem tiem tirdziņiem, tur jautā tā kā visiem vietējiem, tur tā kā, kur jāiet, tur tais pa kreisi, jo, laikam ne pēc kartes, bet jo tur, pieņemsim, lai naudu izmainītu, tur bieži stāv vienkārši džeki, tā kā ar tādu lielu, tā kā, ne kažoku, bet ādas jaku, viņam tur iekšā visi tie miljoni stāvja, un tad viņi tur maina to naudu. Viņi tur staigā apkārt, jau nezinu, kur viņš tur parasti stāvēs, un tad tur visi runā vietējiem, aizved līdz viņam, izmaina man to naudu, jo viņi vēl tur izrēķina, saskaita visu, tā kā, cik tur tā valūta manējā ir vērta salīdzinājumā ar viņai, jo es jau nesakoju līdzi, man viņi varēja principā tur apzagt, jā, bet es uzticējos, ka viņi visi izrēķinās, viņi tur visu samaina, tad man aiziet nopērk vēl simkarti, vēl kaut kādu bulciņu nopērk, aiziet tur dēlu iepazīstina, aizved man atpakaļ līdz savam kioskom, vienkārši iet atpakaļ kioskā, viņi man visu ir izdarījusi, samaksājis pa taksometru, aizvedusi, tur visu nopirkusi, un viņi pat tā kā neatvadījās, jo tā kā viņu kultūrā tas viņa tā kā pienākums ir palīdzēt kādam, ja tur ir tādā situācijā. Un es tur gribu ieteikt, paldies, bet, jā, man likās, tāds ļoti spilgts piemērs, kad varbūt kaut kāds izņēmums, bet nē, vienmēr viņi tev centīsies tur aizvest kaut kur pabarot, tev uzaicināt ciemos, tur, visu, Protams, tas arī apzinoties to, es vienmēr centos tā kā to neizmantot, es centos tiešām būt pieticīgs, ka tā kā, nē, man tiešām nevajag, paldies, es esmu paēdis, vai, širo nevajag tā, bet viņi, nē, lūdzu, ņem, lūdzu, tā kā, jā, viņiem tā sirds ir ļoti, ļoti plaša, un viņi tā uzvedās,
Protams, arī man kā kaut kas jauns neredzēts, tur ārzemnieks, tur viņiem turisti tam līdzīgi nav, bet arī savā starpā tā kopistiskā sajūta, ka tā gan jau būtu tāda liela atšķirība starp mūsu kultūrām. Valoda kopumā bija problēma? Nē, vispār nebija. Tā kā sākot, protams, ceļojumi jau, visas pirmās valsts tur jau pa lielākā daļa zina angliski, bet pēc tam es vienkārši sāku lietot Google Translate, offline versiju, vienkārši, lai kaut kādu to savu īso ziņu, ko man jāpasaka, es varu uzrakstīt. Un es katrā valstī vienkārši centos iemācīties pašus vienkāršākos vārdus tur. Atceries kaut ko? Tādu vārdu? Vai? Nē, katrai valstī paņemsim kaut kādu Irānu. Man vienmēr patīk, ka viņiem tā ēdiena kultūra ir ļoti svarīga un visi par ēdieniem. Viņi tur ieliek daudz. Tā ir tā kā vienkārši mīlestības valoda, un tad vienmēr es viņiem teicu hošmazē, jo tas tā kā nozīmē, ka ļoti gardi, un es vienmēr hošmazē, tā kā mamnun, tas nozīmē paldies, un tad viņiem tas ir liels kompliments, ja tev patīk viņa ēdiens. Bet, tad es vienkārši kaut kādus vienkāršos vārdus centos iemācīties katrai valstī, lai vismaz kaut ko varu uz vietas pateikt. Un beigās es sapratu, tāpat nevajag zināt to valodu. Tāpat kā Indijā, vienkārši kaut kā, tu jūti kaut kā ar žestiem, kaut ko tur varbūt pāris vārdus viņu zina. Galvenā doma sapratu, tāpat nevajag runāt ar viņu kaut kā, zīmju valodā sarunājies. Tas tāds, ja mēs runājam par vienkāršām lietām. Protams, dažreiz man gribējās, tieši ceļojot, jau tā foršākā lieta ir tie cilvēki, ka tu vari parunāties viņiem, tu vari iepazīt viņus, kā viņi dzīvo, kā viņi domā, un kā, visas tās lietas. Bet, lai tu to varētu izdarīt, tev ir jābūt kopīgai valodai. Dažreiz tā bija kaut kādās valstīs, tur arī Irānā, kāds ļoti labi zināja angļu, un tad tur stundām var viņu runāties un tam līdzīgi, un tik daudz iemācīties un iegūt, un tas ir vienkārši, tik nesalīdzinām pieredze. Un tad, protams, bieži vien, kad tu ceļo un tev ir tas valodas barjeri, tad tu jūties slikti tādā ziņā, ka tev sajūt, ka tu zaudē tik daudz to, potenciālo kaut kādas zināšanas vai pieredzi, kad, piemēram, ar visiem tiem cilvēkiem, ko es stopēju, dažreiz tur 5 stundas nobraucu ar Džeku Irānā, bet, es ar viņu vispār, principā, gan nerunāju, tā kā, jo, mums nav tā, sākumā kaut ko nedaudz translēt, bet tu jau nevari īsti tādu dziļu sarunu tādu izveidot. Un tad domā, bļāviens, es būtu 5 stundas reāli Džeku norunājis, tur iepazinis, uzzinājis par viņu dzīvi, kultūru. Tas bija tāds, bet vienmēr ir kaut kā iespējams atrast to. Tev ir kāds konteksts palicis vai? Man ir pilns, es no visurienes. Es esmu tāds cilvēks, man nepatīk daudz lietot telefonu, sarakstīties, un es pat tā kā ar tuvākiem draugiem, es esmu tāds ļoti vēlu, vienmēr atbildu, un man nepatīk lietot telefonu tādā ziņā, bet man tagad jau nedaudz mierīgāk, ka pāris mēnešus atpakaļ Latvijā, bet īpaši no sākuma. Tur katru dienu, ko 18 cilvēki raksta, tur no visurienes, Turcijas, Irānas, Indijas, Pakistānas, vienkārši. Bet es pat ceļoju, man ir pāris ļoti labi draugi izveidojušies, ar ko es tur pavadīju ilgāku periodu, piemēram, atsevišķās vietās, ar ko es joprojām sarakstos pa dzīvi, pa visādām lietām. Un man daudziem ir kontekstā, kad no ceļojuma tiešām draugus es esmu ieguvis ļoti daudz. Ejot pa ielu, kāda ir tā atšķirība, piemēram, ka tu ej pa Rīgu vai Ogri vai kā Latvijā, un ka tu ej kaut kādā, nezinu, tur Indijas pilsētā vai Irānas, ir kaut jūtama baigā atšķirība? Atšķirīgi noteikti. Un atkal dažādi aspekti, kā tu to skaties. Ja tu skaties no manas pieredzes, protams, vienmēr pieņemsim daudzās tajās vietās, kur nav vispār tie ceļotāji vai turisti, jo, pieņemsim Irānu vai tur Pakistānu, jo tur neviens nebrauc, jo, visi baidās, ja. Un tu, neviens tu nav redzējis kaut kādu Eiropietu, ko tādu vienkārši, tu ej pa ielu, vienkārši viss tev skatās, viss acis ir uz tevi, ja. Un uz tevi blenži un pie tā tu jūties tā kā slavenība, ja, tā kā. Bildes prasīja cilvēki? Visu laiku, un tā kā pirms tu ej, un tu man, can we take a photo with you, vai kaut ko tādu. Un jā, tā, ka tu tiešām tu jūties tā kā paparacī, tā kā slavenība. Man bija tāds atbraucis Latviju, kāpēc es vairs neesmu slavens, jā? Kāpēc man vispār neprasa fotogrāfijas? Man pietrūkst, jā? Es jūtos īpaši. Tā, kad no savu bet es dažreiz, es vēl centos, es braucu kaut nostupēju tur kaut kādu, es nezinu, šo emocīti, jā? Un man ir, Pakistānā, es vēl biju nopircis tradicionālo tērpu, es visu taču šalvaru, kā mēs tādu pilnu tērpu, lai iederētos, jā? Bet,
Man pat vēl bija tāda musulmaņu cepurīte nopirkt un viss. Un es, pieņemsim, braucu to mocīju, bet visi no malas tā kā skatās. Mēs lielā ātrumā braucam, un es pat slēpjos, tā kā es skatījos, tā kā es cenšos paslēpties, lai neviens neredz mani pēc sejas. Tāpat kaut kā viss vienkārši lāzeru ieraugā, reku. Nu, viss acis bija uz mani, tā ka tas noteikti bija tāds interesants faktors. Un, nu, protams, viss arī, nu, tās ielas atšķirās. Visspilgtākie laikam tomēr būs tās Pakistānas un Indijas ieliņas un tie tirdziņi. Nu, vienkārši nu, tas pat grūti vārdos ielikt tas, ko tu tur redzi. Pieņemsim, tik tā liela dažādība ir. Viņiem ir visi tie tirdziņi. Tur, pirmkārt, nu, protams, hauss, masa, vienkārši cilvēks pēc cilvēku, tur viss pilns. Bet arī vienkārši visi tie tirdziņi, ko viņi tur pārdod, visādas štruntiņas un es nezinu, ēdienus. Nebija tā, ka visi mēģināja tev ietirgot, nāc veikaliņā vai kā? Ļoti atšķirās, jo skaties, pieņemsim, ja mēs runājam par tādu Indiju vai kaut kādām vietām, es piedzīvoju tikai vienā pilsētā. Tas notiek vietās, kur ir tie turisti, un viņi zina, ka tā kā, viņi domā, kur baltādainais Eiropietis, nu viņš ir bagāts, ja centīsimies tā kā kaut ko dabūt, un tad viņi tev ietur cenšas pārdot kaut ko tādu. Bet tajās vietās, kur viņiem nav tā kultūra ar turistiem, tas nenotiek. Viņus, tur Irāna vai Pakistāna, tu braukā pa tiem mazajiem cilvēku, ciemiņiem vai pilsētām. Viņi mūžā nekad nav redzējuši ārzemnieku, ja. Un viņiem nav tas, ka tā kā, kaut kāds baltādainis tur Eiropietis tagad dabūšu naudu, viņš tieši viņi tā kā grib tev palīdzēt, viņi grib radīt tev labu iespaidu un viņi tev kaut ko dod, ja, un es pat cenšos kaut ko viņiem dažreiz tur iedot, vai kaut ko, piņusim, es kaut kādu iepazīstos, es gribu tā kā, piņusim, mēs ejam kaut kur paēst, ka es izmaksāju viņam, vai ko tam viņi, nē, ka tā kā, tu esi viesis, man tev ir tā kā, jā. Kaut arī, viņiem tā, dzīves standarts, diemžēl, ir ļoti zems daudzās vietās, piņusim, tā ir tāda ļoti liela nevienlīdzība, protams, kad žēl viņiem, piņusim, tīri kā viņa dzīves ietekmē viņu ekonomika, es tur es Irānā kaut kur ceļoju, un tu saproti, ka viņam vidējā alga ir $100 tur, nezinu, mēnesī. Vidējā alga, iedomājies, tad viņiem nav pat iespējas kaut kur aizceļot, jo viņu tā nauda ir mazvērtīga vispār. Bet jā, tajā Indijā un Pakistānā tur, es dažreiz tieši domāju par tiem tirdziņiem staigā, es domāju, cik šis ir iespaidīgi, ka tā kā es varētu aiziet uz Ogri vai Ikšķu, lai pastaigātu tur pa 10 pilsētām. Vienā brīdī jūs būtu pietiekami daudz visu redzējis, visās diezgan vienveidīgs. Bet tur vienkārši, es domāju, es varētu veselu tur, gadu, vienkārši katru dienu pāri 2 metrus, pastos pa labi, pastos, kas te notiek, pastos pa kreisi, pilnīgi kaut kas jauns. Tā kā, prātam neaptveram tik daudz tā daudzveidību un viss saspies tādā vienā vietā. Tas vienkārši tev ir tāds tā kā, štais te, pa daudz brīžiem, ka tev tā kā viss vienkārši smaržas, garšas, skati, cilvēki un viss tādā vienā vietā, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi, bet, protams, arī interesanti. Tā, kad, jā, noteikti, bet atkal, ja tur jautājums ir par to, kā atšķirās, piemēram, staigāt vai redzēt tās lietas un ielas, tad man liels bonus un tāda ļoti unikāla pieredze bija tas, kāda veida ceļojumus veicu, kad es visu veicu ceļu no Latvijas līdz Indijai pa sauszemi ar autostopiem, kas nozīmē, es gāju tādiem maziem solīšiem, ja? Un tad jau tu lēnām pieredzi tās izmaiņas, piemēram, kā tur mainās valoda vai daba vai kultūra, visādi tie aspekti, un tad tās izmaiņas no valsts uz valsti ir, bet viņas jau ir savstarpēji kaut kādas līdzīgas, ja? Un tad beigās jau, kad tu tiec līdz Indijai, tas neliekas nekas traks, jo tāpēc, kad tu pa solītam esi gājis un tās izmaiņas bijušas tādas lēnākas, un tad, kad jau tu esi Indijā, tas liekas, ir kaut kas savādāks, bet, tu jau līdz tam esi ticis, tas jau ir, liekas normāli. Bet, ja tu tagad vienkārši dzīvo te Latvijā, vienu dienu nopērc avio biļetes un aizlido uz Indiju, ja, tu vienkārši skaties, kas te notiek, pilnīgākais kosmos, tev varbūt prāts pat nevar aptvērt, ja, jo tas kontrasts ir tik ass un tik ātrs, ka tev, jā, bet, ja tu pa maziem solīšiem, tad jau tā mierīgi, un tāpēc tā bija tāda forša pieredze. Kaut kādu tur dzīves stilu vai ieradumu tā atved arī uz Latviju? Dzīves stilu vai ieradumu, ka jau tādu vienu lietu, nav tā, ka tagad viena lieta, es domāju, noteikti visu to lietu kaut kāds kopums tāds, viņš ir absorbējies un noteikti mainījis mani kā cilvēku. Kas gan jāsaka? Ko tieši šāds ceļojums mainīja tevi? Noteikti, kaut gan es jau nekad tāds cilvēks īsti neesmu bijis, bet
nošķirt nost tādu, nu, atņemt to tādu vēlmi visu kategorizēt un ielikt tādās melnbaltās kastītēs. Nu, un es saku, un es nekad īsti pats neesmu tāds bijis cilvēks, bet tas vienkārši nostiprinās, kad nu, rodas tāda vienotības sajūta, tāda kopuma sajūta, kad tu apzinies, ka nu, tādā lielākā mērogā mēs visi esam viens. Nu, kad, tu saproti, cik mēs bieži ikdienā nodalām lietas vai sevi un cilvēkus. Pieņemsim, nu, ja tu paskaties un tu iedomājies to tos austrums, tev tas priekšstats ir ļoti tāds svešs, ciprunētisks. Un kaut kāda nosodāmība no tā nāk, un tev ir kaut kādi priekšstati par tām vietu un tiem cilvēkiem. Un viņiem, protams, ir savas atšķirības, bet nu, viņi ir savā ziņā tik ļoti tāpat kā mēs. Un nekas no tāds būtisks bieži vien neatšķirās, bet mēs uzturam kā, savā prātā tās nošķirtības, un tu to jūti, un tu beigās saproti, nu, kā pat te Latvijā, ja, kad es pieņemsim, nu, tas notiek ne tikai starp valstīm, bet tas notiek starp valsts reģioniem, tas notiek starp pilsētām. Es dzīvoju Ikšķilē, un Ikšķilē kaut kas nepatīk Ogrē, vai Ogrē kaut kas nepatīk Ikšķilē, un, nu, bet mēs esam viena tauta, viena cilvēka, viena valsts, ja, un ka tomēr, man liekas, ja būtu tāda mazāk tā savstarpējs tāds vai nu atklāts vai iekšējs naids kaut kādā ziņā, tad mēs varētu tiešām daudz labāk sadarboties un daudz vairāk panākt, kad nenodalot šīs lietas un vienkārši, protams, izejot cauri visam tam ceļojumam, nu, tu to vienkārši tā padziļināti saproti, nu, un sajūti, un tad tev tas nodalījums kaut kādā ziņā pazūd pilnībā. Kura valsts tev palika atmiņā visspēcīgāk, vispožāk? Jā, grūts jautājums. Nu, visas, nu, vienmēr, kad ir tādi jautājumi par tām secībām, vai numur 1 vai numur 3, nu, tas ir gan neiespējami, un katrai vietai bija kaut kāda savu maģija. Bet laikam tomēr varbūt pirmajā vietā būs jāieliek tā Irāna. Es viņā pavadīju arī visilgāku laiku. Es biju tur 3 mēnešus kopā, un es tur iztapēju gan visus stūrus un pieredzēju visādus cilvēkus. Un tik daudz labu atmiņu ir, gan nu, vienkārši piedzīvoju to kultūru, to dabu, tos apskates objektus, tos cilvēkus. Bet, nu, protams, tie cilvēki, tā kultūra, un tur tiešām man tik daudz labi draugi tagad ir. Jā, laikam Irāna būs palikuši tā vispožāk. Kā Latvijam nebija kādas problēmas ar vīzām vai valstī tikt iekšā? Vot, sanāk, mazliet bija, jo tīpaši, kas kārto Indijas vīzu, mums gan latviešiem, nu, ja mēs skatāmies pasaules mērogams, ļoti paveicies. Mums viena no spēcīgākajām vīzām pasaulē, kas nozīmēs reāli, es līdz pašai Armēnijai varēju tikt bez vīzām. Sākot no Armēnijas, tur jau jādod uz Irānu, tad man vajadzēja 3 valstīm vīzu: Irānai, Pakistānai un Indijai. Un es arī vispār nekad nebiju vīzes, nu, centies dabūt. Es nezināju, kāds process notiek un kur nu vēl pa ceļam tādā ceļojuma gaitā. Un man bija doma, nu, varbūt, ja man tur nesanāks vai būs pārāk liels čakars, tad metīšu ripā un ceļošu kaut kur citur. Es pats ceļošu pa Eiropu tomēr. Bet man paveicās, es tur satiku vēl vienu ceļotāju no Vācijas, kurš man palīdzēja tur ar vīzām Irānai. Tur vispār nebija baigi problēma caur internetu, tur vienkārši caur aģentu samaksā. Dabūju to vīzu. Vīzes par Indijas vīzu bija problēmas dabūt, tāpēc, ka man viņu vajadzēja dabūt no Irānas. Un es varēju dabūt arī Pakistānas vīzu viegli caur internetu, bet Pakistānā tu nevar taisīt Indijas vīzu, jo viņiem ar Indiju ir ļoti sliktas attiecības. Irānā problēma bija tāda, kad viņiem tur vajadzēja kaut kādus vīzu kodus, katrai valstī kaut kādus specifiskus, lai viņi varētu pielāgot un uztaisīt to vīzu tev. Bet viņiem nebija tādas latviešu vīzes, ko viņi saka, Latvija, kas ir Latvija, tad neviens latviečs nekad nav bijis. Neviens nav centies uztaisīt Indijas vīzes taisa šajā centrā. Kas, nu, jā, laikam nav šokējoši, bet tas radīja problēmas. Un tad viņi saka, jā, nu labi, tad tev tur jāzvana visām tām kaut kādām vēstniecībām, tur Teherānā, galvaspilsētā, nu viņi tev tur visu sazīmēs, jā. Un tas viņam tur zvanu, es vienkārši burtiski kaut mēnesi, 2 tur viņam zvanu, viņi saka, no problem, man, no problem. Tomorrow everything will be. Rīt viss sakārtosim, rīt tev viss būs. Jā. Tad tu piezvani, tā kā tur, nu, pēc 2 dienām nekas tur nav informācijas bijis. Viņam ir jautājums, par ko tur nav? Nu, es neko tādu neesmu teicis, bet, nu, labi, rītdien taču būs, jā. Un tad širā te visu laiku bija. Beigās es tur 2 mēnešus, kas man bija tā Irānas vīzes, noceļoju. Un es pat izbraucu ārā atpakaļ, tā kā es paceļoju tur vēl pa citām vietām, kuras jau biju bijis. Un tad es vēlreiz braucu uz Irānu, un tad vēlreiz centos dabūt, jo man bija vienkārši, tad jau man bija tā kā dzelzs nostāja, es tikšu līdz Indijai. Tad beidzot es tur sakārtoju kaut kur nedaudz pa citiem ceļiem, tā ka
Un vēl viena man lieta, kas bija ar šo vīzu, bija tā, ka es pieteicos, beidzot man atļauja pieteikties tajā Indijas vīzē, un viņiem bija jāpaņem mana pase un jāizsūta kaut kur, lai viņu sataisītu un iespiestu viņā. Sanāk, man bija kādu laiku jāceļos caur Irānu bez pases, kas, man šeit nav arī baigi droši, tāpēc, ka viņiem diezgan tādā paranoiskā stāvoklī ir viss tā policija, militārie, viņiem visur ir kaut kādi militārie checkpunkti, kur viņi skatās dokumentus, viņi domā, varbūt tas ir spiegs vai kaut kas tāds, jo viņiem tur daudz ko, amerikāņi, Izraēļa spiegi. Un tad vienmēr, kad es tur kaut kādu policijas vai armijas mašīnu braucu, tad man bija tāds viegls stresiņš, jo man nav vīzes, man nav pasas uz manis. Un arī tā, ka viņi man sataisīja to pasi, man bija palikusi kaut viena diena, līdz man beidzās Irānas vīza, un man bija tur fiksi jālido cauri gan pusē, ja ne vairāk no valsts, lai es tiktu līdz Pakistānas robežai ārā, jo tam, ja man būtu termiņš beidzies, tur netiks, un tad vai tur milzīgi sodi vai deportācija vai kaut kas tāds, un tas viss notika pēdējā brīdī, tā ka tur arī bija tāds viegls stresiņš, bet beigās viss sagāja. Par šito Irānu un policiju, tur ir ļoti spēcīgs islāma, tas fundamentālisms, labi, tas tāds sarežģīts vārds, bet tas, kad ir šī musulmaņu islāma ticības reliģijas iesaista politikā, jo man liekas, pat nevarētu, vai man būtu ļoti grūti tikt Irānā, jo esmu bijis ASV, tur ļoti skarbas attiecības savā starpā. Un kā tev bija, kur šī militārā policija bieži vien čeko pases un tam līdzīgi, kā šis musulmanisms vai, tajā valstī, jo arī, kad es biju, piemēram, esmu bijis Stambulā, arī musulmaņu pilsēta, milzīgi 15 miljonu iedzīvotāji, 7 reizes lielāk par Latviju arī, kad tev visur visu laiku pie pleciem staigā cilvēki tam līdzīgi. Un, man liekas, 5 reizes dienā arī naktī, 5 no rīta, tu dzirdi, ir šīs, kas tās skaņas? Jā, lūkšanas. Kā tu musulmanismu pieredzēji? Tieši Irānā? Es domāju, jo tur ir tieši spēcīgi, vai jebkurā citā valstī. Tas ir ļoti interesants jautājums, tieši, ja mēs runājam par Irānu, tāpēc, ka, protams, tur visos tajos, kur es biju, sākot jau no Turcijas un Irāna, Pakistāna, viņiem visi, principā, ir musulmaņi, bet kaut arī mans arī priekšstats būtu par to, ka, Irānā, tur viss tāda fundamentālisti islāmisti, jā. Tur bija pilnīgi pretēji. Viņus kaut kādā Turcijā, tur viņi tiešām ir tādi, riktīgi, islāmisti, ja? Kaut arī, tāda eiropeiska valsts, arī viss tā vēstura un tā, bet Irānā, jā, viņiem ir, tā arī tā pamata problēma, viņiem tā islāma ticība ir tā, kas kontrolē valdību, policiju, varas iestādes un visu. Bet sabiedrība, viņiem vispār, viņi ienīst to reliģiju, viņi ienīst savu valdību un viņi ienīst reliģiju. Ja mēs pastamies vēsturiski, Irāna, Persijas visa vēsture. Varena vēsture. Varena vēsture un kultūra un viss. Un, tas jau attiecas uz vairākām visām tām valstīm, bet arī islāma ticība viņiem bija ievesta ar spēku. Un patiesībā viņiem ir lielas pretenzijas pret to ticību, jo kaut gan tā, ka bija, viņi sanāk pat 79. gada revolūcijas, kas mainīja to Irānu, kāda viņa ir šobrīd, viņa bija attīstīta valsts, un bija arī daļa sabiedrības, kas bija tāda islāma fundamentālisti, kas atbalstīja to revolūciju, bet pat cilvēki, kur tajā laikā uzskatīja, ka tā bija laba ideja, viņi tagad to tā nožēlo, viņi saprot, kā tā reliģija ir iznīcinājusi viņu valsti, un es iegāju Irānā, un man tas bija sev nosacījums. Es nesākšu nekādas tur politiskas sarunas. Es jau nezinu, kāda viņa attieksme vai kādas tur reakcijas būs. Bet man nevajadzēja uzsākt. Es vienkārši te eju pa ielu, tad atnāk tur vīrietis, kaut ko sāk jautāt, kas tu esi, no kurienes. Vienkārši pirmais, ko viņš saka, mēs ienīstam mūsu valdību, mēs ienīstam islāma ticību. Neuzskatiet, ka tas pārstāv mūsu valsts, mūsu cilvēkus un mūsu domāšanu. Man bija tāds šoks, ja. Protams, ir tā valsts daļa, kas ir tāda tiešām islāma ticīgie un atbalstošie, bet daudz ir pilnībā pret. Un es iedošu komēdisku piemēru. Es biju Teherānā, galvaspilsētā, un es ieju vienā veikaliņā, tur mazā man vajadzēja nopirkt kaut kādu ķēdīti, jo man bija kaut kāds piekariņš, un es gribēju nopirkt. Un man bija kaut kāds draugs līdzi, ar ko es dzīvoju, tur vietējais. Es ieju tajā bodītē, es skatos, tur viss tās ķēdītes. Es izvēlos šito. Es viņam jautāju, cik maksā. Viņš vienkārši pēkšņi viņam tā kā paliek pilnībā nopietni seju. Viņš man tā kā ieskatās acīs, un viņš man vienkārši jautā, vai tu esi musulmanis?
Es tādu es nezinu, es esmu un esmu. Es ar acis čilēju, sādu savu draugu. Es esmu musulmanis vai es neesmu. Es tāds brīdi padomāju, man bija tāds, nu labi, nemelošu. Jā. Es saku, nē, es esmu kristietis. Viņš tāds pēkšņi viņa seju pārņem smaids. Viņš man tāds malacis apsveic, viņš man paspiež roku. Jā! Ķēdīt par brīvu tev šī ķēdīt. Ja? Nu, tas tāds smieklīgs piemērs, bet nu, tas tiešām attēloja to ainu, ar kāda bija man pieredze tiem cilvēkiem, ko viņi paši stāstīja, kad tiešām lielākā daļa sabiedrības ir pilnīgi pret to reliģiju, un viņi varbūt formāli tur kaut kā pasniedz, un, protams, tas ir ietekmējis viņu kultūru un vispārējo, bet tā fundamentāli viņi ir pilnībā pret, un viņi ienīst, un viņi redz, kāds ir iznīcinājis viņu valsti. Un viņi grib brīvību no viņu valdības, no reliģijas, bet viņiem tur ir apspiests režīms, un viņiem nav vienkārši citu variantu. Ko tu ieteiktu? Reāli interesanti klausīties par šiem cilvēkiem. Ko tu ieteiktu latvietim paņemt no kaut kāda irānieša vai indieša, no šīm kultūras valstīm, ko paņemt kā piemēru? Ko paņemt kā piemēru? Es teiktu, ka varbūt tomēr jā, tas pamata varbūt būtu tas atvērtums. Un kaut gan, zin kā, arī nevar jau tā slikti runāt par mums kā latviešiem. Bieži mēs arī par sevi runājam, ka mēs tādi augsti, aizvērti un neizpalīdzīgi, tam līdzīgi, nejauki vai tam līdzīgi. Un jāpiekrīt, mums tā kultūra ir tāda, ka mēs esam tādi varbūt aizvērtāki, augstāki no sākuma. Bet tomēr, ka mēs atveramies, mēs esam arī jauki cilvēki, kas var izpalīdzēt viens otram. Es domāju, vēsturiski mums ir tāds aizsardzības mehānisms, tā kā būt aizvērtiem. Bet es domāju, ka mums nenāktos par sliktu, varbūt tomēr to atvērtību nedaudz pacelt un arī to izpalīdzēšanu. Kaut gan es domāju, latvieši arī var būt ļoti izpalīdzīgi, bet tiešām tas tā uzņemšanas sajūta un atvērtums, tas varbūt būtu tāda kultūrāla lieta. Tā kā attiecību veidošana ar citiem cilvēkiem. Jā. Labi, Bruno, cik tev ilgs bija šis ceļojums? 11 mēneši. 11. Kurā valstī tu visilgāk pavadīji laiku? Tā bija arī tā Irāna, 3 mēneši, un tad pēc tam sekoja, man liekas, Turcija un Indija, kuras bija 2 mēnešus abās vietās. Un, kā tu saprati pēc šiem 11 mēnešiem, kad jādodas atpakaļ uz Latviju? Un kā tu devies? Tu arī ar šiem pitstopiem vai jau paņēmi lidmašīnu? Man mērķis jau bija nostādīts. Vispār man oriģinālais mērķis bija 10 mēneši, tāpēc, kad man bija pabeidzot dienestu, tev ir katru gadu reizi gadā jāpiedalās militārajās mācībās, un es zināju, ka pēc 10 mēnešiem man ir militārās mācības, un es pateicu līdz tām. Bet tad es netiku uz viņām iesaukts, un es domāju, labi, es pagarināšu vēl pa mēnesi. Un tad beigās es atpakaļ tiku, man bija oriģinālais plāns varbūt ar autostopiem, bet laika jautājums un naudas jautājums, es izdomāju, ka es lidošu atpakaļ, tāpēc es no Indijas lidoju atpakaļ uz Latviju. Tā bija. Tu atceries precīzi to, varbūt, to saturu, no kuras valsts, kurā tu aizceļoji un kā tu nonāci līdz Indijai? Jā, sākās Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija, Ungārija, Rumānija, Moldova, atpakaļ Rumānija, Bulgārija, Turcija, Gruzija, Armēnija, Irāna, atkal Turcija, Gruzija, atkal Armēnija, Irāna, Pakistāna, Indija. Tev sanāca arī palidot ar lidmašīnu? Man bija vienīgais ceļojuma laikā lidojums. Es biju tajā brīdī Turcijā, un es aizlidoju uz Turcijas salu Kipru un atpakaļ uz to pašu vietu, tāpēc, ka man paveicās. Es mammu satiku Kiprā. Mēs bijām mammu runājuši, viņai patīk ļoti aktīvs dzīvesveids un staigāt pa kalniem. Viņa parātam kaut kur aizbrauc uz citu valsti, pastaigāt pa kalniem. Viņa teica, zini kā, varbūt ceļojuma laikā, ja es kaut kur aizbraukšu uz kādu valsti pa kalniem, kaut kur tuvu, tev varbūt mēs varam satikties. Ja? Un tā arī bija ceļojuma vidū. Es esmu Turcijā, viņa saka, es tagad drīz lidošu uz Kipru. Es teicu, Kipra, tur daļa no Kipras ir Turcijas teritorija. Un tad man bija tāds, es tur pastījos biļetes, tur nemaz nebija dārgas, aizlidoju, satiku viņu, aizlidoju atpakaļ uz Turciju un tad turpināju savu ceļojumu. Bet tā, es lidmašīnu, lai tiktu tālāk pašā ceļojumā neizmantoju, jo es gribēju tieši pa savu zemi. Ar mammu satikt. Bet nebija grūti kopumā bez ģimenes. Visi šitie 11 mēneši labi vienreiz satika mammu. Nebija baigais izaicinājums.
Es esmu pats daudz domāju, šis man arī tāda interesanta pieredze bija dzīvē. Es nezinu, es mīlu cilvēkus, mīlu savus draugus un ģimeni un visu. Man patīk viņiem pavadīt laiku. Un es tiešām negribu izklausīties kā cits slikts draugs vai slikts, es nezinu, ģimenes cilvēks, bet man tiešām visā ceļojumā man nebija tā kā, ka man šausmīgi tur kāds pietrūkt. Ja? Es esmu cilvēks, kuram patīk ļoti arī pavadīt laiku vienam pašam, un man 11 mēneši tas pat nelikās nemaz tik daudz. Un es visu laiku uzturēju kontaktu gan ar ģimeni, gan ar draugiem. Tāpēc man tāds, ka baigi tur vilktu mājās nebija. Es tiešām izbaudīju to ceļojumu. Un es arī zināju, ka es jau atgriezīšos. Ja tu zini, ka tu vienā brīdī būsi mājās, tad jau nav arī tā, ka tu tur sēdā. Kā es tur 20 gadus cietumā sēdētu, tad man varbūt pietrūktu. Jā, bet 11 mēnešu paceļā tas jau nav tik traki. Vai tu plāno vēl doties šādā ceļojumā? Vai uz tajām pašām valstīm, vai citām valstīm, vai vispār kaut kāds ceļojums ir tev galvā? Es schēmoju, ja? Schēmoju kaut ko. Es domāju, jā, tiešām, ka kaut ko tādu pamēģinu savā ziņā. Gribās tomēr visu laiku kaut ko jaunu, tā kā, ja mēs runājam par kaut kādiem projektiem vai darbiņiem, bet tomēr ir kaut kāds tāds āķis aiz lūpas, ja, kad, tu zini, šī ir forša pieredze un gribas vēlreiz. Tāpēc es arī tagad studēju, un man tagad 3 gadi priekšā ir to, un tad jau es domāju, kas gan ir nākošais solis man dzīvē. Nav tā, ka es tu tagad plānoju visu dzīves priekšu, bet tā, lai ieskicētu, un tad viens no variantiem ir uztaisīt atkal kaut kādu mega ceļojumu, varbūt pat lielāku kaut kur, bet vai tādā pašā formātā, vai nedaudz savādāku. Tas vēl tā uz jautājumu zīmes, bet kaut kādu ceļojumu es noteikti vēlos veikt. Jā, ko tu teici studē? Filozofiju. Jā, kā tu nonāc līdz filozofiju? Es domāju, cik procenti pasaules vispār studenti studē filozofiju. Lai gan mēs tieši uztaisījām epizodu ar filozofijas pasniedzēju, un tagad tu vēl esi. Jā, procentuāli gan jau noteikti ļoti mazs skaits. Arī bieži vien saprotam iemeslu dēļ, bet man bija vienkārši skaidrs, ka es vēlos studēt. Kāpēc gribu studēt? Es vēlos iegūt izglītību, tiešām vienkārši sevis izaugsmē. Man nebija mērķis, ka es tagad gribu izmācīties šito, jo, lai dabūtu tādu darbu, ja tas nebija galīgi tas. Es vienkārši gribēju izvēlēties priekšmetu, kas man interesē, kas man attīstītu. Un es biju starp psiholoģiju un filozofiju. Es esmu cilvēks, kurš ļoti interesēs par to, kā mūsu prāts strādā, kā mēs uztveram pasauli, kā vispār pasaule strādā, un man patīk uzdot daudz jautājumus. Un es sapratu, ka laikam tomēr filozofija vairāk būtu pa to virzienu nekā psiholoģija, un tāpēc arī es izvēlējos filozofiju. Jā, tur filozofija boks, obligātais dienas ceļotājs. Tāpēc arī gribēju šo podkāstu uztaisīt, patiešām ļoti interesanti, bet Bruno, ko varbūt tuvākajā nākotnē vai varbūt tālāk, ko var no tevis sagaidīt? No manis var sagaidīt to, ka protams, šobrīd man tomēr fokus ir jābūt uz universitāti, bet paralēli man ir projektiņi. Es vēlos uzrakstīt grāmatu par šo ceļojumu, un es vēlos uztaisīt dokumentālo filmu, jo man arī ir no visa ceļojuma kaut 30 stundas video materiāli. Tā kā es gan nevaru piesolīt, ka šis īstenosies tuvākajā laikā, jo cik man brīvais laiks papildus vēl ir, lai to īstenot, un ņemot vērā, ka šī man pirmā pieredze būs tajā, tas prasīs kādu laiku, bet tas ir kaut kas, ko var gaidīt nākotnē. Jā, un tad, labi, ir diezgan ielgusi epizode, bet patiešām ļoti interesanti, Bruno. Liels paldies. Pēdējais, varbūt, ko tu novēlētu skatītājiem, kas varbūt vēlas šādā ceļojumā doties, vai arī uz obligāto dienestu, vai kuram vajag šo drosmi tur saņemt, ko tu ieteiktu? Tieši par ceļojumu, vai ir vērts un kā saņemties, doties šādā ceļojumā? Noteikti ir vērts, tas ir gan par armiju, gan par ceļojumu, bet vispār kopumā tāds, man liekas, vispārīgākais padoms, kas man dzīvē vienmēr noder, ir spērt to pirmo soli, pat varbūt, ja tu esi tāds nedaudz akls vai neziņā, bet vienkārši uzticēties, spērt to soli un iet uz priekšu uz ticību. Man liekas, dzīvē galvenais ir trenēt to ticību, kas ir tā attieksme, jo visi pārējie faktori, tas nav tik svarīgi. Mums katram ir savas intereses, vienmēr dzīvē situācijas atšķiras, bet vienkārši uztrenēt tiešām to ticību, iet un darīt tās lietas, kas mums interesē, un spērt to pirmo soli, pat varbūt nezinot, kā tas viss beigsies. Jā. Vai ir kādi jautājumi, Marko, Alberta? Man ir viens jautājums, jā, bet tā kā ieaugas epizode, centīšos ātri.
kas būtu tā lieta, tagad tu esi pieredzējis to ceļojumu, ja, bet kas būtu tā viena lieta vai arī ceļojuma gaitā, ko tu saprati, kas tev būtu noderējis, ko tu būtu paņēmis līdz tajā savā mugursomā? Kā tu nevarētu izdzīvot, vai arī tu, tā kā, kad biji ceļojumā, saprati, ka to tev vajadzēja paņemt? Jā, tā. Man šķiet, ka es tieši apgriezīšu otrādi un teikšu, ka es būtu labāk zinājis, ka man nevajag tik daudz ņemt. Zini kā, ka tu nekad neesi neko tā darījis, tad sataisi to mugursomu un domā, ok, nu širais struntiņš, noderēs, širais arī, bet ja būs tā situācija, šito arī vajag. Un beigās, jo ceļojums iet uz priekšu, tu saproti, brāviens, man jau ir apriebies ar to somu staigāt, es vienkārši tu centies visu mest ārā, ko vien var. Man beigās jau ceļojuma beigās bija tā, ka es sapratu, telts jau ir forša, bet man arī nav problēma gulēt vienkārši uz paklājiņa zem tilta. Ja? Tad man tā telts, kas tur sver tos 2 kilogramus, es labāk no viņas atbrīvošos. Ja? Un, tas arī komēdisks piemērs, bet patiesībā, jo mazāk tu vari dabūt tajā somā, jo labāk, jo pašam ir ērti un tiešām efektīvi. Tā, ka es domāju, ja ir kaut kādas lietas, kāds liekas somā, un tas attiecas pat, es runāju par pārgājieniem ikdienā, un tev ir kaut kas liekas, gan jau visticamāk nenoderēs, bet kas? Es domāju, jo mazāk, jo labāk. Tas ir tiešām mans ieteikums. Un vēl viens tāds, tomēr tie bija 11 mēneši. Kā tev ar slimošanu? Sanāca apslumt kaut kā tu izveseļojies vai kā? Tā bija man pirms ceļojuma tāda viena lieta, par ko es domāju, ko es to darīšu, ja tas notiksies. Jā, zin kā, ja es saslims, tad nekurienē, kurš man palīdzēs vai tam līdzīgi. Paldies Dievam, man gan viss bija sveiks un pa lielam nekas man slikti baigi nenotika, bet bija viena instance Pakistānā. Man bija viss piekodinājuši pirms Pakistānas un Indijas. Ļoti uzmanies. Nekādas tur street foodus un noteikti netur krāna ūdeni. Tad tu toši tur saslims, ja. Ir īpaši par to ūdeni piekodināju. Es vēl tur, man bija tā piekodināts par to higienu, es biju jau nedaudz paranoisks. Es tikai no tur veikalā nopirktu ūdentiņu un kaut kādus ēdienus. Un es principā jau cimdiem gribu staigāt vai visu laiku rokas dezinficēt. Bet tāpat vienā brīdī vienkārši noķēra kaut kādu, es nezinu, noķēra kaut kādu baktēriju vai ko, un tad uz nedēļu nolikos un vienkārši tur tiešām nebija labi. Bet paldies Dievam, tajā brīdī es biju kaut kādā tur vietējo džeku, tur kaut kādā viesnamā dzīvoju par ļoti, ļoti lētu naudu, un tad es vienkārši tur nedēļu nogulēju gultā, un tad beigās jau izvesaļos, jo viss bija kārtībā, bet tā pa lielam viss pārējais bija ok. Jā. Paldies Marko, par jautājumu. Paldies, Bruno, paldies, ka skatījāties. Šī bija vienreizēja epizode. Un tad, paldies, es došu roku. Un tad līdz nākošajai epizodē. Paldies!